Tiešo godību smiedamies plēš, drausmīgās augās ozoli lūst, viesuļiem griežoties stiprumu grūst. Stiprākās pilis pasturi grauj, krāsotos vapeņos lāpām līdzi rauj. Latvijas novembris, rotaļot grib, sarkanbalts karoks, viesuļos zib. Tauta, kad aprimst, kā šalkojošs pils, klusa un valka, kad paceļas pils. Brīvība baltā, kā roza zied, negaisos gultu, to sargājiet. Vārds domas priekšsēdētājiem svētku uzrunai. Labvakar visi! Šodien ir varoņu piemiņas diena. Saukt arī par lāčplēšu dienu. Šai dienā mēs atceramies savus karavīrus, vīrus un sievas, kas ir cīnījušies par to, lai Latvija būtu brīva. Ne tikai atbrīvošanas cīņās 1919. gadā, arī pirms tam Pirmajā pasaules karā, arī Otrā pasaules karā, kad leģionāri domāja, ka viņi tomēr varētu izcīnīt Latvijai brīvību. Diemžēl neizdevās, bet vienmēr tā doma ir bijusi viena un tā pati. Un šodien mēs ar skolas bērniem, kā katru gadu, apciemojām mūsu teritorijā esošos karavīrus, kas ir cīnījušies tai pusē par brīvību. Un šis te lāpu gājiens ir tāda kā simboliska piemiņa šiem te mūsu cīnītājiem. Es tikai gribētu teikt par to, ka, protams, mēs ikdienā runājam visu kaut ko. Mums ir slikti tas. Mums nav laba valdība. Ja ievēl pa Saeimas deputātu, tie visi paliek slikti. Bet jūs saprotiet, tie visi nāk no mūsu vidus, mūsu paši cilvēki. Kāda esam mēs, tāda mums ir valdība. Kāda esam mēs, tāda ir deputāti. Lielākā daļa jau tomēr viņi sākotnēji iet ar domu, ka viņi cīnīsies par Latviju. Kā nekuram tur sanāk, arī pēc tam. Jā, es aicinātu visiem tomēr sirdī bišķiņu atkāpties šodien no tā ikdienišķā. Un tā kā aiziesiet arī mājās, iedezināt svecīti par mūsu Latviju. Jo Latvija esam mēs paši. Paskaidro visu virvi.